31. marta izbalsošanas vakars izvērtās īpaši spraigs. Koncerta neveiksminiekiem Kristālai un Oskaram no dalībnieku iekšējā balsojuma pievienojās Jānis Buķelis. Un šis pirmais vārds ir kašers. Kas rakstīja šo? Vienkārši kašera priekšstats aizmirsās, nenoturējās atmiņā, viņš vismazāk tā kā uzrunāja. Labi. Kāds ir vēlējies redzēt trešajā izbalsošanas krēslā? Buku. Atkal sākās. Es to rakstīju. Marta, kāpēc lūdzu? Man bija ļoti grūti izvēlēties, jo bija ļoti labs koncerts. Tad beigās es vienkārši balsoju par to, kurš, manuprāt, tā visvairāk sliecās uz māju pusi. Uz māju pusi, tavuprāt, tātad Jānis ir gatavs braukt mājās? Marta domā pareizi? Marta domā pareizi, Jāni? Ko viņi domā? Tu tiešām grib mājās? Man liekas, ka Marta nedomā brīžiem, ko viņi dara. Tā kas to lai zina. Varbūt Sandija sēdēs trešā uz izbalsošanas krēsla. Kas rakstīja šo? Mēs te tā šonadēļ īsti nevaram sadzīvot, man liekas, un arī par vakardienas koncertu es tā paskatījos. Kristaps Pujāts. Un pēdējās nedēļas, man liekas, viņš sācis padoties. Viņš vienkārši nodzied tā, kā viņam pasaka, kā dziedāt. Viņš vairs nedara savu lietu, viņš vairs nav Pujāts, viņš ir Pujāts. Toms. Toms Bokums. Kurš rakstīja šo? Mošes. Jā, Sandija, kāpēc Toms? Tās pats iemesls, nevarat sadzīvot. Jā. Un vakardienas koncertā arī Bet nē, īstenībā, zin kā ir, visu nedēļu viss bija kārtībā, pēkšņi tās tieši pēdējās 2 dienas kaut kā uzsita tā pa nerviem, ka palika atmiņā, tāpēc. Solčukiņš. Ļoti mīļi. Kas to rakstīt? Kāpēc, Oskar? Tāpēc, ka arī, principā, personīgi iemesli dēļ. Tas nebija par koncertu. Tas bija tāds... man vajag kaut ko vairāk izteikties. Lūdzu. Bija pāris lietas, pāris vārdi, vai rīcības, kas man arī aizskāra no Sandijas puses, un līdz ar to, manuprāt, viņai būtu jāpadomā, ko runāt, tāpēc, ka, kā es teicu, arī 6, ka ne tikai domām, arī vārdiem ir liels spēks, un tomēr esmu pieauguši cilvēki. Puku. Jā, Buķel. Kurš tas bija? Varētu būt, ka man ir Kristāla? Kāpēc tā? Pagājis tikai 1 nedēļa. Jā, kā jūs teicu, jau iekšā balsošanā ir tā, ka man viņi visi patīk. Man nav neviens tāds konkrēts, kurus būtu gribējis tā lapā rakstīt. Vai par cik Buks vienīgais ir tas, kurš tu pieraksti man arī, ja? Jā, es zinu, kur tu dzīvo. Es ļoti reti esmu kuldīgā. Un viņš par cik runā par mājām visvairāk no visiem, tad es arī viņu ierakstīju. Sandija! Tā nav, bet Toms pavisam noteikti. Kurš rakstīja šo? Man liekas, tas bija es. Kašer? Kāpēc tieši Toms? Nē. Nē, es jau arī teicu iekšējā balsojumā, ka es viņu uzrakstīju tikai tāpēc, ka man liekas, ka viņš vairāk grib uz mājām. Viņš visu laiku nevis nīt, bet visu laiku par to runā. Un tāds galīgs sašļuts, un man liekas, kad viņš ierauga Ane, tad viņš uzplaukst. Man liekas, ka viņam visvairāk gribās iet prom. Kaspars. Tas ir. Kurš tad tas ir? Kas tāds šavānis nav? Mums tāds šavānis. Kas tad to ir rakstīt? Kaut kas sajūt. Tas laikam būs pēc priekšesuma. Man tu jau zini, man vienmēr ir vienāda sistēmiņa viedoklis, un es visu tā vērtēju. Un tas ir Buks. Kas rakstīja šo? Emanējā. Jā, Mārtiņ. Un tādējādi Jānis Buķels ir saņēmis jau 3 balsis, lūdzu. Kāpēc, Mārtiņ? Man bija tā, ka es arī grūti bija izspriest pēc priekšsumiem, un spriedu pēc tā, kurš vairāk grib mājās, izstāst, ka Buks grib vairāk, un tad es vienkārši ierakstīju. Varbūt Toms, un nevis varbūt, bet tā ir. Kurš rakstīja? Sabīna, lūdzu, atklāj, kāpēc? Bučiņi par to, ka pirmais uzstājās, un tomēr kaut kas man neuzrunāja. Bet vai ikdienā viņš uzrunā? Jā, viņš ir foršs puisis. Tagad Jānis Buķels. Kāpēc, Kristīna? Tāpēc, ka, manuprāt, viņam šis pulvers, kas viņā krītās, ir tas, ka viņam ļoti... Jā, veļas pulvers. Tas sajūtas, jo viņš ļoti grib mājās. Un to viņš ne tikai saka, bet to var arī redzēt viņam. Aplaus Jānim, aplaus Kristāli, aplaus arī Oskaram.
Jau vakara pirmajās minūtēs kļuva skaidrs, ka vismazāko skatītāju atbalstu saņems Kristāla, jo šovā paguva nodzīvot tikai 1 nedēļu. Foršs cilvēks, ļoti patīkami parunāties ir un labi dzied, kontaktējamies ļoti daudz, uzturoties dzīvoklī. Color of the rainbow, so pretty in the sky. All summer faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying that I love you. I hear babies cry. I watch them grow. They learn much more that I never know. And I think to myself, what a wonderful world. Yeah, and I think to myself, what a wonderful world. Kristāla! Es personīgi arī ļoti vēlos, lai viņi vēl parādītu to, kas viņa patiesībā ir. Tātad tu viņu gribi redzēt vēl okārtas dzīvoklī. Jā. Bet kuru tad no šitiem pārējiem? Varbūt kādām duetā ar mani. Tas nozīmē, ka ja iespējams 2, piemēram, pamet šau, tad Osim un Jānim jāiet mājās. Nu tā sanāk. Katram ir iespēja, bet, Džeki, taču tā ir meitene, jūs jau sevi parādījāt. Džeki jau tagad var braukt mājās, jo tā taču ir meitene, ja? Jau 2 nedēļas dalībnieki un skatītāji zināja, ka pienāks brīdis, kad šovu pametīs nevis 1, bet gan 2 dalībnieki. Un tieši tā arī notika. Starp abiem puišiem, Oskaru Deigeli un Jāni Buķeli, sīva cīņa notika visu vakaru. Un mēs viens otra indas tvaikos katru gadu maijā ienirstam. Man tevis prasās, kad es taisos liekt pāri vulkāniem. Man tevis prasās, kad man jācīnās ar saviem demoniem. Man tevis prasās, kad tevi iet. Kad tevi iet. Man tevis prasās, kad es taisos liekt pāri vulkāniem. Man tevis prasās, kad man jācīnās ar saviem demoniem. Man tevis prasās, kad tevi iet. Kad tev iet. Paldies. Oskars Deigelis! Jāpaliek, taču viņam ir. Kurš man kaitinās? Es? Jā, ok. Vai tomēr Osis ir sev parādījis un pierādījis jau un vairāk nekā tu Viņam kaut kā ar tām dziesmām visu laiku neiet. Tieši viņam piespēlē varbūt neīstos gabalus un tā. Lai gan pagājušajā nedēļā viņam bija ļoti laba dziesma. Bet, jāpaliek, viņam ir. Nē, Osīs, viņam jāpaliek. Viņš jau parādīs to, ko viņš var. Es domāju, ka es esmu dzirdējis balīties, kā viņš dzied bļāvies. Kam rakstīt sūdzību nevienam, vairs baltas krāsas nav nekam. Teic, kādā krāsā tavas acis, lai tajās arī klusums mauc. Teic, kādā krāsā tavas acis, klusums arī tajās mauc. Zilniece man nepasacīs, vai mīļš tev eņģelis vainās. Kādā krāsā tavas acīs, vai klusums arī tajās mauc. Zilniece man nepasacīs, vai mīļš tev eņģelis vainās. Paldies! Jānis Buķelis! Ko viņam Māriņam ir obligāti jāpaliek? Zini, kāpēc? Kāpēc? Zinu, ko es saku, uzzināju? Ka viņš ir, kad Buks ir mans attāls radinieks. Ne Buķev. Sasvērās Tāpēc nedrīkst tā. Tāpēc viņam jāpaliek. Aha, labi, Sandi.
Tavuprāt? Nu, viņš ir tik forši, var padzīt joks, visādi tur pākstīties, un tā vienmēr arī var tāpat tās aprunāties pa dzīvi, vai kaut kā viņš padomas dod, vai arī pamāc, vai pasaka, vai kaut ko. Nu jā, viņš ir tik forši. Īsti veids, viss kā vajag, vai ne? Jānis man ir brītī foršais. Čoms, tētis vienā personā, es nezinu, šovu tētis, kā jūs vienmēr teicis, nu, viņš lieliski dzied, tas ir, man liekas, viņš ir, nu, pa lielam viņš ir vienīgais īstais rockeris īsumā šeit. Rezultātā tikai ar 4 balsīm šajā cīņā uzvarēja Oskars Dēgelis. Bet Buks pēc 11 nedēļu ilgas cīņas un 3 uzvarām koncertos šovu pameta kopā ar jauniņo Kristālu. Saki, Antra? Kristāla. 398 balsis. Paldies, Antra. Kristāla, skatītājs tā ir lēmis un stundas garumā balsoja, bet, diemžēl, balsu skaits kāds nu ir, tāds nu ir. 4055 balsis. Un šova Okartes dzīvoklī, kā arī nākamajā piekdienā mūs priecēs ar savu dziesmu. Dalībnieks, kurš solījās atklāt ko jaunu, vēl neredzētu. Un tā, Okartes dzīvoklī paliek Oskars! 4055 balsis ir saņēmis Oskars skatītāji no jums un sakam jums milzīgu paldies savukārt. Jānis Buķels var tikai priecāties par to, ka viņam ir tik daudz atbalstītāju. To ir 4051 balss un sareizinām vēl vismaz ar 3 vai pat 4 un iegūst, cik ir tev atbalstītāji un fani, Jāni. Es viņus nekādā gadījumā nepametu, mīļie atbalstītāji. Tas ir tikai šovs, un šovs beigsies jebkurā gadījumā, un diezgan drīz. Tā kā mēs noteikti tiksimies vēl daudz kur un bieži. Jā, Māri, vecozēni, paldies arī tev par šo vakaru skumžu, gan viņš man izvērsās atvadoties no Buka, bet es saku, Māri, tev lielu paldies un pagaidām, čau! Vienkārši neskan. Es nesaprotu. Nosēsim visu Aiziet, izdodas. Labi, pēc tam noteikti sāsinamies. Balīte būs kaut kur. Esam dacīti. Es zinu, ka mēs Vismaz uz šo laiku. tiksimies. Tikai jautājums ir, kad tas būs un kur. Mēs tikko viens otru atradām. Mēs tikko viens otru atradām, un nu jau atkal jāsmaldē. Nu, veči, drīz taču tiksimies. Finālā, jebkurā gadījumā. 11. jau izslāt jebkurā gadījumā. Lai labi dzēšās, jā? Lai labi dzēšās. Pasveicam sievu bērnu. Pasveicam visus savējos. Dzēsai nepadodās. Dedzini vēl laba vēlu. Ziedešu es tevi sadedzinātā. Pasveicam visus nopietnu ģimeni, Suņukalu Sabīnas leģingus. Sabīnas leģingus pasveicam. Pasveicam. Kristālu un Jāni Buķeli šovā jau sestdienas vakarā nomainīja jaunais dalībnieks Edgars Krūmiņš, kuram skatuve nav sveša. Edgars saka, ka TV šovi viņam esot kā pieredums, jo puisis tajos piedalās katru gadu. Labvakar! Čau, čau! Sveiks, kā tevi sauc? Mani sauc Edgars Krūmiņš. Sveiks, Edgars, mani sauc Haris. Un es domāju, ka es turpmāko nedēļu vismaz, es ceru, ka vismaz vienu, bet nu varbūt arī vairāk.
būšu kopā ar tevi. Klausies, pastāst par sevi kaut ko, kas tu esi un no kurienes atlidojis. Es esmu no Alūksnes. Jā, pašreiz nemācos mācījos kultūras koledžā. Man ir, palikuši parādiņi, bet tos nokārtošu. Jā, un šobrīd, dziedu grupā Eolika. Jā, un arī savā grupā, The Four. Ar ģimeni dziedu. Daudz ko daru. Daudz ko.